Šodien esam Vidzemes ledus hallē, kur pēc brīža sāksies Latvijas kausa pusfināla spēle starp Hokeja klubu Kurbats un Hokeja klubu Liepāja. Un nenoliedzami jau krietni efektīgāks skaitliskais vairākums Kurbats izpildījumā, taču arī šoreiz atlausa Grīnfagala sargātos vārdus ogrēģiniešiem neizdodas. Tikmēr kļūdās Edmunds Kniks 3-1 Ulda Čalpa, metiens atlikuši ir Rīpa un Liepājnieki atklāja mača rezultātu. Tur Māris Deļevka tikko atstājis noraidītos soliņu pēc atlēkušās Rīpas. Vārtu priekšā raida to garām Uldam Čalpam, un līdz ar ko nepilnas 2 minūtes pirms pirmā perioda noslēgumu izdodas Liepājniekiem izvirzīties vadībā ar 1-0. Mārim Deļevkam jau 12. vārti Latvijas kausa izcīņā. 4 spēlēs guvis 11 vārtus šis spēlētājs. Viņš arī Latvijas kausa izcīņā pagaidām rezultīvākais. Kāds no līdzstājiem bija atstājis kafiju uz laukuma apmales. Pēc šī spēka paņēmiena tā nokrita zemē, tikmēr izdodas 1-1 panākt laukuma saimniekiem. Redzējām, elegants Emīla pat aplauma metiens vārtu augšajā stūrī, līdz ar ko otrās trešdaļas 4. minūtē panāk laukuma saimnieka neizšķirtu. Un visbeidzot pārspēja Nilu Grīnfagelu. Latvijas kausa izcīņā pat Toms Zeltiņš izdara spēku paņēmienu un izcīna pretinieku zonā Rīpa Kurbats. Zeltiņš vārtu priekšā Maciejevskim, piespēle Maciejevskim un 2-1 izdodas Kurbats hokejistiem izvirzīties vadībā. Izcīnīja viņi Rīpa pretinieku zonā, vārtu priekšā dežūrēja Maciejevskis, izdarīja metienu nērto Nūjas pusi, un tad pie atlēkšās Rīpas nonāk Gads Gricīnskis, kurš nevilcinoties raida to vārtos, un nepilni 5 minūšu laikā gūst jau otros vārdus laukuma saimnieki, panāk tādējādi 2-1 un izvirzās šī mača vadībā. Izdodas viņam raidīt arī pārpus aizsardzības zonas, Klaus Plānis to izcīna, dodas pretuzbrukumā skaitliskajā mazākumā, netiek viņš garām Rodrigo Laviņam, jau viss 4. Aizsargs mazākumā. Kristers Freibergs skaitliskajā mazākumā gūst vārtus. Visnotaļ neierasta situācija, taču Liepājniekiem izdodas panākt 2-2. Redzējām, pieslēdzās šim uzbrukumam skaitliskajā mazākumā Liepājnieku aizsargs un pārspēja viņš Uldu Čalpu ar Nūjas nērto pusi raidot Rīpu vārtos. 9 minūtes 49 sekundes aizdīts un rezultāts kļūst 2-2. Pietiekami ātri atspēlējis viesi. Jau 11 minūtes aizdīts 3. periodā. Daudz, būtībā 4 minūtes no šī laika varēja spēlēt Liepājnieku skaitliskajā vairākumā. Neko gan viņam neizdevās parādīt. Viktors Jasjons lauž uz vārtiem. Apsludot to metienu ar vēl viens atkārtots metiens un rezultāts 3-2. Viktors Jasons izvirza vadībā laukuma saimnieks. Skaista epizode. Viktors Jasons apsludo vārdus ar nūjasnārto pusi izdara metienu, atlēc Ripu vārtu priekšā. Un Dāvis Straupi precīzi 3. perioda 12. minūtē panākot 3-2. Kad vēl atgādināt par senseno teicienu, neiemet tu, iemetīs tev. Tu nemaz nerāvās pretinieku vārtiem, tikmēr pēdējās 2 minūtes sākšās bīstama kļūda Kerčs, piespēle 4-2, Toms Hartmanis. Bīstami kļūdījās savā aizsardzības zonā Liepājnieki. Un līdz ar to ļoti iespējams varam teikt, ka Latvijas kausa pusfināla sērijas pirmā cīņa starp abām komandām ir izšķirta. Nepilnas 2 minūtes pirms pamatlaika beigām panāk Kurbats 4-2. Vārtu guvums Tomam Hartmanim. Liepājnieku uzbrucējs aizsargs Normunds Vībāns. Viņam dzirdam arī 10 minūtes disciplinārs sods piešķirts. Palaid garām gan epizodi, kurā tas notika. 0,7 sekundes vēl jāaizdod šajā mačā. Vēl viens iemetiens tiks izpildīts. Bet varam jau apsveikt laukuma saimniekus. Ir izdevies Kurbinam izcīnīt uzvaru šajā spēlē. Dzirdam līdzstēju atbalstu, līdzstēju aplausus. Rezultāts 4-2.